Pirmais jautājums un arī otrais jautājums mums ir informatīvie. Tad pirmais ir dzīvokļu komunālā saimniecības informācija. Jā, maksājumu dinamika. Un otro arī mēs apskatāmies uzreiz, jo šie nav balsojumie. Siltumam 89,81. Bet bija jau no rīta šitas. Tā ka vai es par pirmo, par otro jums jautājumu, deputāti? Nav jautājumu. Ja nav, tad mēs varam doties pie trešā jautājuma. Īpašums Baltie bērzi Rudzātu pagastu. Nepārlecegi. Oi, es atvainojos. Nu ir, ja? Jā, par Balto bērzu nodošanu atsavināšanai, tad nekustamo īpašumu nodaļas vadītāji tūlīt saspiedīs lēmumu projektu savos ekrānos. Tu varēji nākt pie lielā. Manā ekrānā. Nu, vārds sakot, ir saņemts privātpersonas iesniegums nekustamā īpašuma Rudzātu pagastā nosaukuma Baltie bērzi nodošana atsavināšanai. Tātad tā ir zemes vienība 0,81 hektārs. Virsū ir būvis ar nenoskaidrotu piederību. Nu, var sakot, ja personāžiem ir šī vēlme, tad mēs arī esam piedāvājuši nodot atsavināšanai. Tāpēc veiksiet novērtēšanu. Jā. Kāpēc tur pirmais? Tur nepareizi numerācija. Numerācija. Nu, ja tūlīt salabos. Otrais cipariņš. Tas nu ir jau, jā. Ja tā sēkas un būves nav piederības viņam, tad viņas arī tā kā aiziet? Viņi drīkst tiesas ceļā, zemes īpašnieks, ja nav tās piederības, viņi drīkst pietiesāt sev. Bet tiesas ceļā? Jā, tiesas ceļā. Ja viņus tur nav vairāk? Ja viņu nav, tad viņi kā zemes īpašnieki drīkst vērsties būvvaldē, lai atrauc apseko, un ja tur tās būves dabā nav, tad viņas arī no kadastra automātiski izdod aktu, ka neeksistē. Jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Jautājiet droši. Ja ne, sākam balsošanu par virzību. Visi nobalsoja. 6 esam par, pret atturās nepiedalās nav. Pabeidzam izskatīšanu. 4. ir par īpašumu Bērzāras, arī Rudzātu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Jā, tātad šeit mums bija izsole, kuras rezultātā pašvaldības īpašums 10,49 hektāru platībā Bērzāras tika pārdots. Attiecīgi lūgums ir tātad apstiprināt izsoles rezultātus 52 000. Vairāki bija? Kāda sākuma cena bija? Vairāk. Bija kaut kur 40. Jā, 48 000. 2 bija vai vairāk? 2. Nē, meloju, šim bija viens. Šim bija viens. Viens solis tikai. Viens solis tikai, jā, šim bija viens. Es atvainojos. Cik tā būs? 10,49 hektārus. Nu jā, tur tas vērtējumu ļoti ietekmē blakus darījumu cenas un... Mums jau vispār Rudzātu, man liekas, šobrīd ir top aktivitātes ziņā nekustamā. Tāpēc, ka tur ir lieli zemnieki. Nu arī, jā. 4. Mums tur dažādi gabaliņi, jāsaka. Bet, nu jā. Viens ir otru. Mazā zemgale. Jā, jā. Konkurēt vajag viņi. Būmaņi, kā es tā grāmata. Mazā zemgale. Vēl kādi jautājumi, vai varam balsot? Sākam balsošanu. Slēdzu. Visi nobalsojuši vienbalsīgi. Tātad pabeidzam izskatīšanu. 5. jautājums par īpašumu Bērskalnes, arī Rudzātu pagastā izsoles rezultātā. Šeit gan bija 2 solītāji. 6,8 hektāri, izsoles sākuma cena 33 500. Un sasolīja viņi tur krietni vairāk. Šie
37,500. Kā jūs plānojat šos ieņēmumus budžetā, nu, teiksim, kā jūs varat prognozēt? Mums ir summa ieplānota. Kā mēs prognozējamies pēc tiem vērtējumiem apmēram? Bet jūs, nu, tā kā tas prognozētais bija mazāks vai apmēram tā kā arī nosolīja? Nē, mums tā. Mēs tā īstenībā tā diezgan aptuveni ņemot iepriekšējo gadu pieredzi. Ne, nu jautājums ir tāds, tātad ieplānoja tik un tik, bet ieņēmāt cik vairāk? Mēs vēl, Nē, nu gada plāns vēl nav gada plāns vēl pārpildīts. nav pārpildīts. Kaut kādi 200 pāri tūkstoši uz zemes pārdošanu. Nu jā, bet, nu, tu Uz tomēr... konkrēto gabalu es nevaru šobrīd pateikt, man jāskatās. Mēs jau nekad nezinām, kā ar tā Nē, tur jau konkurence tā būs izsolē, jo rekur tā viena izsole, kur bija veseli 4 vai 3 gabali jāskrēja, kur cena aizgāja vienkārši, nu, kosmosā vienkārši aizgāja cena, jā, bet ir tā, Bet ka tajā tiešām pašā viena laikā sola cits nosola. varbūt arī, nu, Nu, nenosolās tur tā lieta, vispār. jā. Nu, tieši tā, To paredzēt ir otrdien vajag grūti. mums bija izsole, neliels zemes gabals, neviens uz viņu nepieteicās, tā arī palika. Nu jā, kaut kur varbūt to plānoto pārsniedz, kaut kur arī nesasniedz. Kaut kur nesasniedz. Jā, gada beigās. Nu, tāpat tās jau tēriņu uz visām mērīšanām, tāpat tās, nu, ja... Vērtēšanā. Nu, vērtēšanas domāju, jārakstī, jā, kad mums laikam pagājušajā gadā bija tā, ka mums bišķi pietrūka naudas, laikam vērtējumi. Jā, bija. Nu, jā. Bet, nu, teiksim, tad, kad mēs tādiem lielākiem zemes gabaliem liekam šo solis 10% no vērtības, nu, praktiski visiem mēs šo uzmērīšanu Atpelnās. Varam balsot? Jā. Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi, pabeidzam izskatīšanu. 6. jautājums par nekustamo īpašumu Jersikas pagasta atsevināšanu. Tas ir zvejnieki, kusinās. Tā, te ir bijušais lietotājs, kuram mēs pārdodam bez izsoles. Tātad tur ir samaksa tie 9800, sazinoties ar viņu ir izvēlējies maksāt vienā maksājumā, tā kā liek slēgt, sūtīt atsevināšanas paziņojumu un slēgt pirkumu līgumu. Tas ir sagatavotais Ligita var palikt arī līdz domas sēdē, jā, vai kā? Nu, ja viņa nezinu, Viņa darbinieci tajā brīdī. viss kārtībā. Tikai atbildīgā vairs nevarēs. Nē, no atbildīgos mēs uzvārdus neliekam. Nē, viņa nav atbildīga. Viņa nav. Tur ir nodaļas vadītājs. Jā. Tā, labi, balsojam. Vienbalsīgi uz domas sēdi, pabeidzam izskatīšanu. 7. jautājums ir par Līvānu slimnīcu Sijā, par pašvaldības dividendē izmaksājumo peļņas daļu, par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2024. gadā. Nu, tad izpildu direktors Helēna, kurš Ir sabiedrība var ierobežot atbildību. Līvānas slimnīca ir noslēgusi gadu ar peļņu 269 507 eiro un tā kā minimālā dividendēs izmaksāmā peļņas daļa būtu 10%, bet ņemot vērā, ka slimnīca vēlas turpināt apjomīgus un naudīgus pasākumus, viņi lūdz atstāt šo 10% uz slimnīcas rīcībā un neizmaksāt dividendēs, tātad dibinātājiem jau no pašvaldībām. kas tur palēma? Tās projektu apraksts, ko Tur viņi ir tā jau veids. aprakstīts, Jā. ko viņi grib. Viņiem gan ir Eiropas projekts, tur līdzfinansējums, gan saistībā ar liftu, gan ar telpu remontu, autostāvvietas ekspertīzes to izbūves priekšizpēti. teritorijā, Jā, izpēti. Un ventilācija, nu, tur visi tie pieminētie, un tad vēl atlu mājas tur kaut kādām piesārņojumiem. Emisiju limita noteikšana, kas ir jāveic obligāti. Pagād, ko tu viņu kurināt?
Gāzi. Nav emisijas jāsvērt. Likums. Un arī šis, jums arī daudz ir bijis no slimnīcas. Dakterapija jums daudziem deputātiem griezušies, ja tā kā var arī informēt, ka priekšizpēc veikšanai šobrīd jāviet. Pat naudā tas te ir, jā. Jā. Ko tie viņi pētīs, vai tur drīkst vai nedrīkst? Vai ko? Nē, tas ir vairāk vizualizācija. Skiču projektu jāgaisa vismaz. Bet tur jau doma ir apmeklētājiem darbiniekiem tā kā dalītas. Mums tā pēdējā saruna bija tāda, ka būtu ideāli, ja būtu darbiniekiem vienā pusē vai plastītī. Tur jau ir blakus Rimī, tas zemes gabals jau arī. Jā, par to stāsts, jā. Bet tur arī koki ir daudz un viss. Viņš šobrīd, tagad tāda pļavas tā. Vai kādas komunikācijas apšķiet, neies, nezinu, tur jāstāsta, ka tas vēl. Nu, puisis jau arī komunikācijas arī neiespēdēs. Vienīgais ar koku saknēm tur jāstāsta mums zitāti. Nu, jā. Cik tur tas ir? Stāvoklis. Tur vajadzētu. Tur arī... Ja uzņēmums strādā ar peļņu vai ne, tad... Plānošanas nodaļā arī bija, ka iespējams ideja, ka mēs iesaistīsim studējošo jaunatni. Jā. Cik apgrozījums slimnīca ir bijis? Es vēl nebeidzu. Tad jāver vaļā gada pārskats. 200 000 pār, tas ir tāds iespējams cipars. Droši vien tas rentabilitātes procents diezgan augsts. Nē, no šādu summu var daudz ko izdarīt. Slimnīcas tas ir. Jā, bet lifts paņems te masu. Protams, jā. Un tur jau nebūs tāds parasts lifts arī. Liftam arī ir, man liekas, ka tehniskā projekta izstrāde ir noslēguma stadijā. Šodien laikam jau saņemt ekspertīzi un tā kā jāsaskatīt tikai. Varam virzīt, jūs sākat balsošanu. Vienbalsīgi uz domas sēdi pabeidzam izskatīšanu. 8. jautājums tātad būs plānošanas nodaļas jautājums par aizņēmumu. Projekta mobilā daudzpakalpojumu koncepcijas izstrāde sociāli mazaizsargāto grupām Līvainos un Mažeiķos īstenošanai. Nosaukums sarežģīts, bet tas ir mūsu mobilais klientu apkalpošanas centrs. Lūdzu, plānošanas nodaļa. Nu jā, realizējam projektu, to mēs zinām, noslēgts līgums par elektroautobusu iegādē. Termiņš jūlijā beigas, kad jābūt tam būsim gatavam. Un šim projektam, Interreg projektiem, maksāšanas kārtība un finansēšanas kārtība ir tāda, ka mēs principā visu paši no sākuma iesniedzam maksājuma pieprasījumu, atskaitē, un tad viņi pusgadu laika izskata un parskaita mums naudu. Tā kā līdz ar to elektrobusam ierosinājums ņemt aizņēmumu valsts kasu, lai varētu atmaksāt. Priekšfinansējumu un līdzfinansējumu. Jā. Tātad šeit tajā iesākumā skaidrojušajā daļā jūs redzat, ka pašvaldības daļa ir 20 047,10 eiro, kas sastāv 10%. Valsts budžeta finansējums 20 000. Nu, tieši tāda pati daļa, 10%. Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums ir lielākā daļa, 80%, kas ir 160 376,81 eiro. Bet ņemam mēs tātad, lai gan priekšfinansējumu, ko pēc tam atgriezīs, gan arī mūsu līdzfinansējumu daļu, ko mums, protams, neviens arī neatgriezīs. Tas ir tas mūsu ieguldījums. Tas jūlijas, ko tu meni, tas šī gada jūlijas, jā? Jā. Kas te par modeļiem, kas par busu būs? Elektrobus. Mercedes, jā, es pareizi atceros, man tad jāskatās tiešām. Tu līdz domas sēdē arī paskatīties, ja vairāk informācijas, jo viņi... Kādā krāsā? Kādi diski, jā? Nekas nav jau modelis. Baltais. Es viņu pārbūvēju. Akumulatori tiek nomainīs un būs. Balta krasta man ir prātā ar uzlīmēm. Un tā kā tas, jā, ierbonis. Nē, nu šādā daudzi gribētu iekāpt. Jā, pakalpojumu Bet, saņemt. piemēram, tā saņem klientu apkalpošanas. Marta mēnesī tas uzņēmums, ar kuru mēs sadarbojamies, no kura mēs pirksim, viņi solīja, ka martā viņam atnāks tas būs, kuru viņi pārbūvēs, un bija runāts, ka cik viņi saņems, mēs brauksim ciemos, izrunāt detaļas par pārbūvēm. Bet būs ir pilnīgi jauns, vienkārši viņš tiks pielāgots attiecīgi tā kā. Priekš aprīkojums ir. Pilnīgi ar visu Mobilais aprīkojumu. pacēlājs invalīdu, lai atnešu Jā. teikšā, nu.
Datortehnika, Datortehnika. jā, Galdi, krēsli, skapji, Jā. viss. jā. Siltums, gaisma, Pilnīgi viss aprīko. toalete. Sadalīt atrunas. Tagad jūs sasolīsiet, tā mēs nevarēsim izcildīt. Raķie pradījās ar raķešu šeit. Visu vajag izpildīt. Tā, un budžetā bija paredzēta tā daļa, ja, finansējuma? Vai Nē. Te ir Apmēram. pareizi. Budžeta, jā, Sapratu. budžeta aizņemums, jā, paredzēts. Vēl jautājumi? Virzam. Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Vienbalsīgi uz domas sēdi pabeidzam izskatīšanu. 9. jautājums par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2024. gadu. Liels apjomīgs darbs ir izdarīts, kas viss ir rezultējies šajā dokumentu apkopojumā. Tad galvenā grāmatveda Ināra vārds tev izstāstām deputātiem. Gada pārskatu sagatavošana bija reizē ar rēķinu ieviešanu. Šo bija interesanti. Tas ir jauna lieta visās pašvaldībās, publiskajā pārvaldē, tā ka pilnīga pārējā uz e-rēķiniem. Privātiem uzņēmumiem savā starpā nav obligāti, bet, teiksim, saziņā ar pašvaldībām un pašvaldībām ar valsts pārvaldi tas ir obligāts nosacījums. Var cegot, pašvaldības iemācīs uzņēmējus, kā arī vakar teica, bija ar valsts kasi tāds seminārs, un tur arī teica programmu izstrādātāji. Tas bija liels sloks ir arī pašvaldībām. Es atceros, ka mums arī, kad mums bija iestāžu vadītāja tikšanās, tad viņi arī pauda uztraukumu, kā būs tagad, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, autobusu pārvadātāji, kas ved tur, kolektīvus jau uz skatēm, uz mēģinājumiem, vai pratīs, vai mācēs, bet, iemācās jau, ja nav citas izvēles, tad ir jāiemācās. Jā, bet par gada pārskatu, jā. Jā, par pārskatu. Tātad revidenta atzinuma nav, vēl to arī tiek pārbaudīts. Tātad 24. gads. Es to mēģināšu ātri. Tātad inventarizācija ir veikta visiem posteņiem. Un ir arī izvērtēts bilants aktīvu posteņu vērtības samazinājums, tāda pusjauna lieta. Un tad par bilanci, ja jūs tur pirmajā gada pārskats pirmais, tur to bilanci, ja jūs atvērtu, tad viss arī būtu redzams. Tātad, jā, un uz gada beigām tātad bilants aktīvu kopsumma 54, es miljonos saukšu kaut kur tūkstošos, 54,7 miljoni. Salīdzinājumā ar gada sākumu ir 1,8 miljonu samazinājums. Ar ko tas samazinājums skaidrs? Samazinājums tā aktīva pusē, tātad ilgtermiņa ieguldījumi ir 1,4 miljoni samazinājies, plus no 7 ir zemēm būvēm, mīnus 2 miljoni ir aizgājis nepabeigtā celtniecība, tas ir ubaga līdzis, 2 miljoni ir aizgājuši uz zemēm un būvēm, bet tā kā tur tiek aprēķināts nolietojums, tad tas pieaugums nav tik liels. Tā, un ja mēs vēl pie tiem pamatlīdzekļiem pakavējamies tā 24. gadā, jā, mēs esam pārdevuši zemi 17,6 hektārus, nerakstīts, un kopējā zeme mums novadā ir 2425,1 hektārs, tā kā vēl ir ko pārdot. Tā, esam pārdevuši arī pašvaldības dzīvokļus, esam 7 pārdevuši. Tie, kas ir pašvaldības, un mums vēl ir uz 1. janvāra 1138 dzīvokļi. Tā, un tad, kas vēl būtiski ir, jā, tātad ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir palielinājušies par 258 000, tā skaitā tātad mūsu radniecīgās kapitāla sabiedrības, ko izpilddirektors minēja, Peļņas slimnīcai 269 000, un ar peļņu arī
pa Līvānu siltumus 17,498. Tā, un tā apgrozāmie līdzekļi te ir minimāli mainījušies. Ir arī gada pārskatām pielikumi, arī par prasībām, tur tādi plaši, kas tiks pie gada pārskata pievienoti sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem. Bet tur būtiski izmaiņu nav. Naudas līdzekļi ir samazinājušies par 0,3 tūkstošiem. Un tātad brīvvietai skaitā no 1,7 ir 1,2 miljoni, kas tika sadalīti 5. gada budžetu veidojot. Un tātad 77% naudas līdzekļu atlikuma uz 1. janvāra šī gada ir valsts kasē. Un tātad naudas plūsmas, tie lielie pielikumi, tur arī bija pievienoti. Tur ir arī par valdības funkcijām un pēc ekonomiskās būtības ir tādi apjomīgi pielikumi, bet kopā pagājušajā gadā mums naudas plūsmas pamatbudžeta ieņēmumi bija 18,5 miljoni, izdevumi 19 miljoni un ziedojuma dāvinājuma ieņēmumi naudas plūsmas 34,000 un izdevumi 43,000. Tā, un tad par tiem aktīviem vēl ir tāda lietas vērtības samazinājums, prasību un visu ilgtermiņa, visu pamatlīdzekļu vērtības samazinājums. Pamatlīdzekļiem un krājumiem tā kā notika izvērtēts un nav tas vērtības samazinājums, bet prasībām debitoriem savilkt kopā ir kaut kāds 7-6 tūkstoši, kas tā kā to prasību summu samazina uz šo summu. Un tā skaitā 33,000 ir vienkārši par tātad kavēti maksājumi par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldībā. 24. gadā pirmo reizi arī bija jārēķina uzkrājumi nekustamā īpašuma nodoklim, un tas sastāv savukārt 37,202. Nu jā, un vēl joprojām ir tā krājbanka ar 5,847, kurš ir 100% tā kā vērtības samazinājums. Tā, un tad pasīva puse. Tātad paša kapitāls ir samazinājies par 1,6 miljoniem. Un tā skaitā budžeta gada izpildes rezultāts, kas ir tātad faktiskie ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa mīnus faktiskie izdevumi. Un tie ir mīnus tātad 1,6 miljoni. Saistībās ir minimāls izmaiņas, te redzams tātad kopā mīnus 0,2. Ilgtermiņa aizņēmumi par kaut kādiem 300,000 ir nedaudz pieauguši. Īstermiņa saistības ir samazinājušās par 600,000. Nu jā, un aizņēmumi tātad pašvaldības kredītas saistības pārskata periodā 24. gadā sastādīja 10,26% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem, bez mērķa dotācijām no valsts budžeta. Tā, un 5,9. Nākamo periodu ieņēmumi, te ir neapstiprinātās projektu summas un saņemtie avansi. Un lielākā, protams, šī summas daļa ir tas neapstiprinātais vēl Ungāru projekts, ja? 58,000. Tā. 98, ne? Nē, 985, tāpēc, ka, projekts jau nav apstiprināts. Tas nedaudz savādāk projekts ir apstiprināts. Nē, apturēt maksājuma pieprasījumi. Mēs saņemam avansu. Nē, nu jā, viņš kā avans skaitās. Nu, ja nākamā periodā. Jā, mēs saņemam avansu, iesniedzam maksājuma pieprasījumus un saistībā ar visam tam lietam maksājuma pieprasījumi vienkārši tiek apturēti. Nu, tā tad nav apstiprināts. Projekts ir apstiprināts. Nē, nu, bet maksājuma pieprasījums, kas ir maksājuma pieprasījums, jā.
To arī kamēr nepabeidzas lieta, Nu, viņš tieši arī tā. netiek, Jā. kā saka, atsvabināts no tā apturējuma. No savas puses mēs iesniedzam visu prasīto informāciju un tikai gaidām kaut kādu lēmumu. Nekādas informācijas nav. Jā, pilnīgi. Nav ir pilnīgs klusums, tā kā atliek tikai gaidīt. Un es aizmirsu, ar ko gribēju sākt, ka tai vadības ziņojumos jūs izlasījāt un pamanījāt visu šī neprecizitātes uz to, uz īsto aizies korektāk. Tur ir iemaldījusies centrālās pārvaldē pagasta apvienība. No 1. jūlija viņi ir atsevišķi iestādē. To precizējām. Un tad bija vēl iepriekšējā gada tie... Tajā viņas ir tajā ziņojumā, pagasta apvienība no 1. jūlija. Jā, bet viņai te nevajadzēja būt centrālās pārvaldes, nodaļas. Jā, viņi ir iestādi. Un tad, jā, tas, kas ir atsau, kur mēs esam ar tām 30 kapitāla daļām, kur ir 4,78%, tur bija palikuši iepriekšējā gadā. Un to vēl precizējām. Tāpēc jau ir komiteja, līdz domas sēdē vēl. Tas tajā nebūs, jā. Nu jā, un tur tika pievienota vēl neliela informācija, kas nav tajā pazaudējumos par tām, kas tā 24. gadā mums revidenti vienmēr saka, kad vajag to būtisko minēt, tad šeit minēts par to, ka ir tā Līvāna 1. pamatskola, mums likvidēts 31. saules. Pagastā pamatskola. Ko es teicu? 1. pamatskola. Nē, es teicu Līvāna pamatskola. Varbūt pārteicos labi, ok. Un tas, ka ir izveidota no tā 1. jūlijā Pagastā apvienība. Jā, tā informācija ir ietverta. Nezinu, te informācijas ir ļoti daudz. Jā, varbūt ir jautājumi. Līdz domas sēdē var lasīt un pētīt ciparus. Es pat nezinu, domas sēdē, kā jūs iesakiet, cik daudz ko vajag, nevajag teikt. Tāpat kā šobrīd, jo visi deputāti piedalās finanšu komitejā, protams, arī pārējiem, tas ir būtisks jautājums. Gada pārskats, Tas domas sēdi jau būs to revidentu. Jā. Gada pārskats nav tās dokumentus, kaut kādus no malas ienākušos var paņemt, izlasīt, skaidrs, tā nav. Un veikt labojumus. Jā, tev pašam jābūt iekšā. Daži pie mums var. Cik tā varēšu? Nē, es domāju, mums ir grāmatvedības politika, mums citas nav. Cita politika nav. Labi, paldies par ziņojumu, Inārai. Nav vairāk jautājumu, ja tad šo varam virzīt balsot par virzību, un tad jau Ināra par iestādēm, teiksim, iestādes līmenī var dabūt bilances ciparus apmēram? Principā var, jā. Var visus kontus. Aicinu balsot deputātus, vienkārši jau palaidu. Gribēsi, ja? Es pēc tam Viens vēl deputāts. Tu pēti vēl ciparas, kamēr visas tabulas aizver ciet. Kamēr aizver. Būs. Vienbalsīgas domas sēdi, pabeidzam izskatīšanu. 10. jautājums ir par mazo grantu projektu konkursu pašvaldības līdzfinansējumu saņemšanai. Lūdzu, nodaļa. Jā, tāpat kā katru gadu, arī šogad plānojam izsludināt Līvāna novada pašvaldības mazo grantu projekta konkursu. Līdz ar to virzam uz apstiprināšanu nolikumu. Nekas būtiski nemainas, tikai principā daži punkti, ko mēs piedāvājam, teiksim tā, palabot. Viens tad no punktiem, lai atvieglotu varbūt tiešām iedzīvotājiem to iesniegšanas kārtību iesniegšanas kārtību, mēs piedāvājam samazināt iedzīvotāju iniciatīvas grupas skaitu, jo mums iepriekš bija 10 cilvēki. Mēs piedāvājam uz 5 cilvēkiem, lai vieglāk salasīt grupiņas, varbūt tad vairāk. Jo arī tas finansējums nav tik liels. Jā, tas ir viens. Tad mēs piedāvājam pagrozīt 4. punktu, jo iepriekš bija tā, ka mēs katru gadu
pārapstiprinām nolikumu, principā to pašu. Tagad mēs tiešām piedāvājam, kā projektu konkurss tiek izsludināts pēc gadstartēs Līvena novada pašvaldības budžeta apstiprināšanas nevēlāk līdz kalendāra gada 15. aprīlim. Jo principā budžetā tiek Jā. paredzēts finansējums, un mēs it kā deputāti katru gadu tā kā pārapstiprinām, bet ja nekādu izmaiņu būtisku nav, tad mēs nevajadzētu arī katru gadu apstiprināt. Jā. Ja jau kaut kādas izmaiņas būs, tad, protams, Tad, arī protams, nolikums jā. tiks grozīts ar domas lēmumu. Jā. Tā, vēl mēs arī, lai atvieglotu varbūt iedzīvotājiem to iesniegšanas kārtību un projekta pieteikumu aizpildīšanas, piedāvājam izņemt otro pielikumu, tas ir projekta izmaksu tāme, jo īstenībā dublējas projekta pieteikumu, trešā sadaļa ir budžeta tāme, un bija atsevišķi vēl pielikums jāizpilda budžeta tāme. Respektīvi, mēs izņemam to pielikumu un integrējam, teiksim, tā projekta pieteikumu, lai būtu vienota dokumenta. Šitas ir arī no tiem ieteikumiem, ko ierosināja paši Vērtēšanas komisijas locekļi, kas strādā, redzot gads no gada, ka varbūt kaut kas ir liekas vai nestrādā, tad arī šis bija viens no tiem, man liekas, priekšlikumiem. Tā kā palielam arī 41. punktā, nemainot būtību, vienkārši formulējumu smukāk uzrakstiem, teiksim tā. Tas arī viss. Šis nolikums, viņš uzreiz pēc apstiprināšanas parakstīšanas var jau tikt publiskots vai vēl kaut kā? Līdz 15. aprīlim. Jā. Ja domas sēde apstiprināt, tad mēs līdz 15. aprīlim izsludinām konkursu. Jautājumi? Varam balsot par virzību. Vienbalsīgi uz domas sēdi pabeidzam izskatīšanu. 11. jautājums ir par zemes vienības ar konkrētu katastru apzīmējumu Jersikas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad otrdien 18. martā bija zemes vienību nomas tiesību izsole. Šeit ir zemes vienība, kas atrodas Jersikas pagastā, 4,98 hektāru platībā. Piedalījās 2 pretendenti, sākuma cena bija 69 eiro un PVN par hektāru gadā, un esam nonākuši līdz vairāk solīšanas rezultātā. Nonācām līdz 183 eiro par hektāru gadā un vēl PVN. Cik izsoles? 6 eiro. 6 eiro. Tu līdz jums ir tad šitā te gāja. Kaislīgi. Jersikas pagastā, jā. Labi, vēl kādi jautājumi, vai varam balsot? Uzsākam balsošanu. Vienbalsīgi virzam uz sēdi, pabeidzam izskatīšanu. 12. jautājums par zemes vienības Rudzātu pagastā nomas tiesību rezultātu. Tātad šeit atšķirībā no Jersikas, kur visa zemes vienība tika izsolīta, šeit tiek izsolīta zemes vienības daļa 1,3 hektāru platībā, pārējā ir apbūvēta. Tātad sākuma cena atbilstoši cenrādim Rudzātu pagastā ir 75 eiro un PVN par hektāru gadā. Solis izsolis bija 7 eiro, un par šo gabalu tad esam vairāk solīšanas rezultātā esam nonākuši līdz 243 eiro par hektāru gadā un PVN. Piedalījās zemnieku saimniecības, nevis kaut kādas firmas. Šeit tikai 1,3 hektāri. Jā, 1,3 hektāri. Ar to soli nosaka Solis tātad 10% no tās sākuma cenas. Sākuma cena 75, un nelikām 7,5 eiro, likām 7%. Tā ir grūti. Jā, ka viņi kaut kā nepiedāvāja uzreiz vairākus soļus, tā kā pa vienam.
Un tad tas tā Kurš ilgstoši ir. pēc nolūzijas gaidīja. Būtu vēl 50 centimetri. Vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par virzību. Nu, tad viņa būs tagad vēl labāk. Vienbalsīgi uz domas sēdi. Pabeidzam izskatīšanu. 13. jautājums arī par zemes vienības Rudātu pagastā. Šeit arī tas pats stāsts apbūvēta zemes vienība. Izsolījām zemes vienības daļu, nedaudz vairāk kā 10 hektāri. Un arī piedalījās tās pašas saimniecības, kas pirmā zemes gabala izsolē, tā 10,4 hektāri un vairāk solīšanas rezultātā. Nomas maksa ir 341 eiro gadā un tā vērts par hektāru. Sākumā cena tāpat bija 75 eiro. Bet viņa tāpat ir saimniecība, tagad tur strādā uz viņas, ne? Es tur tā sapratu, ka viņiem ļoti būtiski arī kopējo savu lauku uzturēšanai kārtībā, jo mūsdienās cilvēki nav izvēlīgi, kur braukt. Viņš brauc tur, kur viņš redz, un sabraukā ne tikai pa ceļu brauc, bet krustu šķērsu sabraukā, un šeit bija, es saprotu, tā vislielākā problēma, ka tas mūsu pašvaldības zemes gabals tiek izmantots kā ceļš visā tā garumā un platumā, un blakus ir tai saimniecībai, un arī paralēli bojā arī viņu īpašumus, un tāpēc laikam. Tagad ceļa vairs nebūs. Nu, tagad ceļš būs, bet pa vienu vietu. Gadījumā viņi nebija bioloģiski arī šī saimniecība. Es īsti neatceros. Varbūt bioloģiskie bija tie, kas zaudēja. Varbūt tā. Bet es bažos. Un ja viņiem nomā, tad viņi var tagad arī pieteikties. Nē, tāpat izsola. Nē, izsola būs, bet uz izpirkšanu. Jā, viņi drīkst. Tas būtu tā loģiskais solis. Drīkst. Nu jā, tas būtu loģiskākais. Nekā Vēl jautājumi? Nu, sakārtoja uz kādiem principiem, viņš viņu sakārtoja tas, ka viņi... Labi, ja nav jautājumu, tad uzsākam balsošanu par virzību. Vienbalsīgi uz domas sēdi, pabeidzam izskatīšanu. 14. jautājums būs par telpu izmantošanu Rīgas ielā 113-117, tātad bijusī pamatskolas ēka, Jaunsaržas centrs, kas var vairāk pastāstīt par šo. Izpildirektors. Ja neviens nepiesakās, tad izpildīs vai nekustamo īpašumu nodeļu. Es saņemts iesniegums no Jaunsaržas centra, ka viņi vēlas izmantot tādu apmācības procesam telpas un ir piedāvājums. Telpu numerācija nav ielikta tāpēc, ka, ja pamainās, tas jāmaina atsevišķi domas lēmumu, lai nekavēt. Jo telpu mums ir pietiekoši un pie tā konferenču zāle virtuvi izmanto arī pārējās tur esošās iestādes. Gaitiņos šautuvi ierīkos. Nē, šautuve ir garderobē, viņa ir sakārtota. Arī valsts aizsardzības mācību izmanto. Jā, arī valsts aizsardzības mācība ir šajā ēkā, un tur ir viena mācība telpa un šautuve. Un kā Jaunsardze izmantos, viņiem piedāvās arī zāli, ja būs vajadzība. 3. un 4. stāvs. 3. 4. stāvs, tur ir 3 mācību telpas ar somiem galtiem. Un viņi tā, protams, teica, vedīs paši savas. Tā kā pamazām ēkā aizpildās, vakardien bija, var painformēt arī, kas arī ir liecinieks, bija aizsardzības ministrijas pārstāvi, viņi šobrīd meklē kadatu skolai. Iespējamos variantus Latgalē un Līvāni tiek izskatīti kā viens no variantiem. Viņi ir apbraukājuši pilnīgi visu, Višķus, Daugavpili, Rēzekni, Preļus, visas pašvaldības vērtēs šobrīd. Cik es arī šodien sapratu no varam ministres, ka viņi meklē tomēr lielākā vietā, lielākā pilsētā, nevis, kā piemēram bija sākotnēji atceraties par Kurzem, gāja runa par Rudbāžiem, bet beigās viņiem ir Kandavā. Un tā kā arī šeit Latgalē meklē
bija ļoti labi pārsteigti par mūsu bāzi, par to, ka ir uzreiz ēka, telpas, ir iespēja gan mācību klases, gan dienesta viesnīcu pārbūvējot, pielāgojot sanitāros mezglus palikšanai, dzīvošanai, gan sporta bāze, 2 zāles, stadions, baseins. Tā kā ēdam virtuvē, ēdam telpas, tā kā viss ir principā tas flanks otrs, kas neskar šo, ko mēs tikko runājām. Tā kā viņiem ir interese, un es saprotu, ka šodien jau ir aizsūtīts arī inventarizācijas plāns, tā kā tur aizsardzības ministrijas līmenī, ministra līmenī šobrīd arī šo vērtēs. Un apmēram 100 skolēnu šī te kadetu skola. Gati varbūt īsi arī komitejā no rīta labi pastāstīja to. Jā, es nezinu, ko lai pastāstīja. Lai arī kolēģi. Īstāstīja. Nē, vienkārši tā doma bija tāda, jā, kad viņi meklē bāzi, kur nobāzēties, jo šobrīd tā, kad viņiem ir, es jau no rīta sackomitejā teicu to, kad viņiem ir arī Kandavā mācās no Latvijas puses jaunieši, tur konkrēti minēti bija Kārsava un Kombuļi, un viņiem šogad ir pirmais, jau sanāk 4 gadi pagājuši, būs pirmais izlaidums būs. Un, attiecīgi, viņi saka, ka tā problēma ir tāda, ka tie, kas jaunieši, kas grib mācīties pie viņiem Kandavā, nevar fiziski atbraukt uz mājām, jo vienkārši nav satiksmes tāds var atbraukt. Ja piedienas dienā, teiksim, vienos beidzās nodarbības, viņi uz saviem tiem kombuļiem vai kur tur viņiem vajag, viņi vienkārši netiek fiziski, tāpēc nav transporta, ar ko aizbraukt. Tāpēc, ja vecāki var atbraukt pretī, tad var, bet ja nevar, tad nekā. Un tas, ka viņiem ir vispār izglītojušā vidusskola ar militāru novirzienu, bet viņi mācās 4 gadus, bet tas nenozīmē to, ka viņi ir piesieti obligāti militāram dienestam kaut kādā veidā. Viņi var pabeigt šo vidusskolu, mācīties jebkurā citā skolā un tā tālāk. Bet viņi ņem vērā ļoti fizisko sagatavotību, sekmes. Tas nozīmē to, ka arī uzņemšanai viņiem Kandavā bija no 100 atlasīja tikai 31. gadā. Un viņiem šobrīd arī tā uzņemšana arī tāda ir, ka tā konkurence diezgan liela, jo stipendijas ir bezmaksas viesnīca, 4 reizes dienā ēdināšana, kuras arī nepateica, tā viņa ēdināšana. Ko? Ļoti labi. Nu, viņš man teica tā, ja viss notiksies, tad viņš pats arī būšot direktors, un viņš saka, nu, budžets arī viņi būtu tiešās pakrautībā zem aizsardzības ministrijas, viņš saka, kā nauda ir, bet... Ko? Nu, nezinu, to jau sprūst, lai domā, kā viņš to konkursēs, bet fakts kā tāds, ka viņš šobrīd viņiem uzdevums, viņš pats no balsts esot. Un tad viņiem uzdevums vienkārši apzināt, un viņš teica, nu, kad kļūdas pēc vai ķekša pēc, kā viņš teica, vienkārši ierocām Līvānos ar domu, nu, ka pienākums iebraukāt visur, tad viņi iebrauc un bija patīkami pārsteigti par to, kas mums šeit Līvānos ir, un viņš teica, ka līdz marta, un nepateikšu, kuram datumu tas bija īsti, bet martā viņš gatavo ministru kabinetam ziņojumu, par opcijām, tā kā viņš sabildēja, viņam aizsūt inventarizācijas plānu un izsteigāts bija, nu, es parādījām visu, kas mums apkārt ir, tā skaitā pamatskolas, lai vispār, viņš jādomā pamatskolā cits nosaukums, kaut kāds vairs tur no pamatskolas nekā nav, tur kaut kas cits jādomā ir, un nosaukums, un tad, nu, tad vienkārši doma ir tāda, ka nākamā gada, 26. gada septembrī varētu uzņemt pirmos jau, nu, sāk mācības uzstīvi, un tad pamazām sāk pirmā gadā 30, otrajā vēl 30, un tā 3 gadu periodā savāk tos 100. Un tad tie braucēji būtu, principā, visā Latgalē. Jo viņi saka, nu es vēl tā uzdevu jautājumu tai kundzei, es saku, vai tiešām jūs cerat, nu, tā kā savākt to visu. Viņi saka, jā, problēma nebūs, viņi saka, jo šobrīd ir ļoti liels konkurss, viņi saka, mēs vienkārši, nu, tāpēc skatāmies opciju B, kaut kur šajā pusē, jo, nu, tā kā tas gals ir noklāts, izbraukāt tur ir vienkāršāk, bet tie, kas no šienes brauc uz Skandavu, tie vienkārši nav, nu, nevar. Un mazās vietas viņiem nedara arī tā iemesla dēļ, ka ir gan tā sasniedzamība, gan ir tas, ka nevar pedagogus piesaistīt, jo tā ir vēl viena problēma, tāpēc viņi lielākos centros mēģina veidot šīs skolas, un Latgalē būs viena tāda skola, bet visi ļoti grib. Balvi grib gatavi pat ņemt kredītu, būvēt no jaunā dienesta viesnīcu un Preļi grib un visi grib, bet tas, kas viņiem tiešām šeit patika, ka te viss ir ļoti kompakti un kopā. Viņiem arī ļoti patika tā ideja, kad ir mums visām pusēm, kur tu brauc veseli tādi ceļi, ir kaut kāda satiksme, un tāpēc ir tas moments, ka lokācija laba, dzelzceļa autobusi, jā, un tad ir tā, ka tu esi tā kā savā ziņā centrā, bet, nu, tas, teiksim, tāds moments, kas varētu palīdzēt arī tā krasta, nu, ceresoņus, kas grib mācīties, piemēram, šiem pārbraukt, tā kā opcijas ir dažādas. Tā, ka lai izdodas, tā, visu izdarījām, parādījām priekšsēdētājs kopā ar skolas direktoru vakar. To darbojās. Labi, vēl kādi jautājumi būtu par šo, vai varam balsot par jaunsardzi? Balsojam.
vienbalsīgi virsam uz sēdi, pabeidzam izskatīšanu. 15. jautājums par sagatavošanas klases atvēršanu Jākaba Graubiņa Līvāna mūzikas un mākslas skolā. Direktors ir ilgi gaidījis, lūdzu, Gunār. Katru gadu šis jautājums tiek skatīts. Viņš tā no malas izskatās nedaudz atžgārni. Pēdējā marta sēdē tiek lemts par sagatavošanas grupas atvēršanu ar 1. martu. Paskaidrošu situāciju. Tur varbūt kaut ko var mainīt, jo mēs, faktiski galvenais iemesls šim pasākumam ir mācību maksas apstiprināšana. Mācību maksu mēs varam noteikt tikai tad, kad mēs zinām, cik mums ir atnākuši bērni, jo tā ir pašapmaksas grupa. Un katru gadu tā situācija ir mainīga. Mainās pedagoga atalgojums, un līdz ar to mainās arī vecāku maksājums. Un kamēr mēs nezinām, cik ir skolnieki, mēs nevaram pateikt, cik tad tas maksājums būs. Bet varbūt to lietu var darīt tā, kad vienkārši ierosinājums te jurists arī ir klāt, kad, piemēram, mūsu nolikumā sagatavošanas grupu atvērt saskaņojot, mēs varam atvērt saskaņojot grupu, bet mēs varbūt katru gadu vienkārši, lai nav muļķīgi, ka mēs atveram grupu ar marta lēmumu. Bet ja jums nolikumā ir, vai mums ir jālem par to, ka mēs atļaujam, varbūt mēs varam tikai lemt par to, ka mēs nosakam mācību maksu. To es gribēju teikt, jā, kad tas būtu it kā loģiskāk. Kā otrais punkts, kas ir. Jā, kad noteikti to mācību maksu, jo grupu mēs atveram, mēs viņu saskaņosim ar izglītības pārvaldi šī gadījumā, kam tiek deliģēts. Jo skolas nolikums to pieļauj saskaņot atvērt, bet maksu savādāk, es saprotu, nevar noteikt. Ir jāsaskaņo ar finanšu komiteju, to mācību maksu. Domas sēdē. Tātad jāliek uz domas sēdi. Varbūt tā var pagrozīt šo jautājumu, kad grupu mēs atveram, bet uz domas sēdi tiek virzīts jautājums noteikti mācību maksu. Tas, kas ir šeit otrajā punktā, noteikti mācību maksu, var papildināt Jākaba Graubiņa Līvāna mūzikas un mākslas skolā pašapmaksas sagatavošanas grupas. Vai jūs tak slēdzat ar vecākiem līgumus? Līgumu, protams. Kā jūs varat noslēgt līgumu, ja līgumā nav noteikta cena? Summa, cik ir jāmaksā? Nē, viņam par to jau arī runā, ka viņam summu apstiprinās. Mēs apstiprināsim summu. Mums jau nav Viņi jau sāks mācīties 1. martā. Domas sēde būs 27. martā. Līgumam ir jābūt uz mācību laika sākumu ar vecāku, ka viņš finansē to, maksā par tām mācībām. Kā savādāk? Tu vari pieņemt skolā un tev nav līguma ar vecākiem. Bet tātad, ja mums ar martu sākas grupa, sākas bērni atnāk februāra beigās, mēs viņus uzņemam. Mēs zinām, šogad ir 12, nākošais gadu būs 15, citu gadu varbūt 10. Un no tā ir atkarīga, cik liela maksa ir. Šeit sanāk tā neloģiski, ka mēs tagad, kad ir jau marta beigas. Tā varbūt to pirmo punktu nevajadzēja. Es par to arī saku pirmo punktu šī gadījumā. Viņš ir ierakstīts. Viņu jau var izņemt. Atļaut Jākaba Graubiņa mūzikas skolai, bet bez datuma. Nē, tur vajadzēja vispār tikai noteikt mācību. Noteikti Iepriekš 20 gadus ir bijis tā kā tagad ir, bet es piedāvāju to variantu citu. Bet tagad tev ir vajadzīga atļauja, tieši to atļauja to sagatavošanas grupu atvērt, tev katru nevajag man atļauja, tāpēc tas jautājums nāks vispār nav. Jā, tāpēc es saku. Noteikti maksu. Tikai noteikti maksu. Apstiprināt maksu sagatavošanas grupu. Tūlīt palabos pēc loģikas. Kā jums vispār veicās ar uzņemšanu un cik jūs tagad sagatavošanas grupiņā, gan jau bērnu skaits lielāks nepaliek arī droši vien, ka arī jums stipri nepieaug. Tā kā muzikanti teica, ka kā nospēlēja vidēji, starp slikti un ļoti slikti. Pa viņam, laikam ir 14 uz doto brīdi. Vai tas ir visu vai tikai mūzikas skola? Mūzikas skola, ja runa par mūziku. Sagatavošana klasē ir mūzikā. Bet iepriekšējā gadā vairāk piesti? Līdz 20 tāpat tas tā arī apmēram grozās. Un to bērniem vairāk diemžēl nepalīdz. Un tas ir tomēr grūti mūzikas skolā mācīties, un tagad jau neviens neko vieglumu meklē. Jā, visi meklē vieglumu. Nē, tagad vajag ātri. Un viegli un ātri. Un mēs arī gribam, lai spēlē ātri.
Nē, nu, mēs jau pieņemam arī pēc tam papildus uzņemšanai septembrī, ja? Šiem ir priekšrocība tomēr, viņi jau ir kaut ko... Un kā jums iet ar to jauno, es atvainojos kolēģi, kā jums iet ar to jauno tagad sistēmu, ka visa mācīšanās notiek ilgāk, uzņemšana tur ātrāk un jaunākiem bērniem, un kas tur, kuram tur vēl zobu nav, un kuram kas tur vēl... Iet runa par jauno standartu? Jā. Cik tur 7 gadi, jā? Nē, principā viss jau notiek, bet, teikšu tā, mēs esam elastīgi. Jo mūzikā, tāpat kā mākslā, nevar tikai pateikt, ka tas būs talantīgs, kas iesāks mācības, mācoties tajā skolā 1. klasē. Un pēc tam, ja viņš 3. klasē ir pamodies, varbūt viņš būs ģēnijs. Un bieži vien tā arī mēs būtu, ja ne ģēnijs, tad ļoti labs. Tad mēs viņam sakam, nē, Māri vai Pēteri, tu jau esi par veci. Kā saka, ej spēlē dēļ kaut ko citu. Elastīgi to lietu jādara. Saprāta robežās, bet elastīgi. Bet praksē pierādīs, ka faktiski tie, kuri jau atnāk paši un saka, es gribu, tad, ja arī viņš ir vecākā, mums arī pieļauj skolas noteikumi uzņemt vecākā klasē. Ja sākumā mēs to nevaram, tad spējīgs bērns pagājušajā gadā meitene 2 gados apguva programmu, iestājas mūzikas vidusskolā, tagad ļoti sekmīgi mācās. Tā kā viss ir ģimenes un paša rokās, skolotāji, cik var. Talanti bija un būs, un jūs viņus izceļat gaismā. Probējam. Kā jums ar tiem, teiksim, tām programmām, zinu, ka jums arī jauni pedagogi tagad un arī rezultāti labi, un tā kā ir atjaunojies tas sastāvs arī pedagoģiskais, gan flauta, gan viola, gan saksofons, gan kas jums tur vēl šķiet tie sitamie marimbas un akordions. Gaidam jaunus marimbas. Paudžu maiņa notiek pakāpeniski. Jā. Klausies, ar tas projekts, tas kultūra kapitāls... Izgāja cauri 2,500 mēs dabūjām. Ak, dabūjāt. Gaidām baritonu saksofonu. Tad attaisnojās, atceries, ka mēs sēdējām budžetā ar Helēnu, un tad tu teici, ka jāieplāno tas līdzfinansējums, tad varētu būt, ka arī dabūsim, jo citādi, nav cerību... 100% viņi ir iedevi, ko mēs paprasījām, 2,500. Redzi, labi. Super. Tā kā Ieva ir priecīga ļoti. Jā. Gaida. Labi. Tā būs nauda, tā tālāk uzreiz bīdam. Tā, deputāti, jūs paskatieties, mēs tagad sakoriģējām. Jā. Tagad būs tā kā vajag. Labi, tad varam uzsākt balsošanu, ja? Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. Pabeidzam izskatīšanu, paldies direktoram. Tā, un pēdējais mums ir jautājums 16. par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīto sacensību 9. Līvenhofas skrējiens nolikuma apstiprināšanu. Atkal šis skrējiens ar dīvainu nosaukumu, ja? Varēsim diskutēt, atkal lūdzu, kas paskaidro Marija. Mums jau nav jāapstiprina nolikums, bet mums ir jāapstiprina naudas balvas. Nē, to viss nolikums. Jā, viņš ir iesniegts kā projekts. Naudas balvas mums ir kā parasti 480 eiro, līdzfinansējums vēl ir no Vietas kluba. Šogad nolikums un pats sacensību esence ir tā, ka šogad akcents tiek likts uz vienas jūdas skrējienu vēl. Līdz šai dienai Latvijas rekords nav pārspēts. Lībānī, bet Latvijas sportists ārzemēs jau ir labojis, bet tas rekords vēl nav apstiprināts. Tātad akcents ir vienu jūdzi. Un šogad arī mums bija finansējumi ir gan pārvaldes finansējums, kluba finansējums un veselības projekta finansējums. Tas ir 3 daļās. Un te ir tikai tā daļa, kur mēs dodam oficiāli no pašvaldības naudas balvas. Pirmajām 6 vietām jūdzei. Dalības maksa jūdzei paliek tā pati. Un vēl viena izmaiņa ir nolikumā ar to, kad Līvānu novada
vispār izglīt šo skolu audzēkņiem dalība ir bez maksas. Bet ārējiem Līvānu valda iedzīvotājiem dalība jūdzē būs 7 eiro. No 2. maija 20. Jā. Tā varbūt Andrejs grib kaut ko papildināt, es tā ļoti īsti. Nākošais gads būs jubileja, 10 gadu. Maza jubileja. Maza jubileja. Nezinu, ja ir kādi jautājumi, var atbildēt, bet tā koncepts ir izstāstīts, jā, kas un kā. Parunājiet vēl, jo man izmet ārā, es ieiešu atpakaļ tūlīt. Aizpildiet reklāmu uz pauzi. Trase būs tāpat kā pagājušajā. Zaļoja. Jā, zaļoja. Gar kafiju. Trasē ir certificēta, šogad Mums nav kur izpausties īpaši. 2 ielas mums ir tik, kur var. Vēl jau nesāks to asfaltēšanas projektu pa zaļoju. Diez vai ne. Ja palūksim pagaidīt. Tur ir līdz maija beigam izvērtēšana. Protams, būs vēl laiks, virskartu noņemsim un palaisim sportistus. Lai pieblītē, jā? Noteikti kāds mēnesis 2 būs precizējumiem. Līgumu noslēgsim, tad iepirkums un... Cerams, ka arī pilsētas svētkus pavadīsim jūlijā ar veco Es asfaltu. domāju noteikti. Labi, Tur cits projekts. kāds? Ja mēs runājam par Pussalas teritoriju, tur taču mums apstiprināja Pussalas. Tu gribi teikt, ka viņi sāksies jau jūlijā? Nē, es arī šaubos. Par tiltu. Tiltu gan jau, jā. Jo tiltam jau visa principā izstrādāts tehniskais projekts, saskaņošana būvvaldi. Būvvaldi kāda nedēļa palika pēc tiem termiņam. Un tad mēs darba uzdevums ir gatavs. Un, jā, iepirkums un Jā, lēmums vajadzīgi. Nu jā, tā kā daudz darāmā vēl un daudz posmu, bet jā, šis par Līvenkofas skrējienu. Labi, ja nav vairs jautājumu, tad lai izdodas, balsojam par virzību uz domas sēdi. Nobalsojuši un visi vienbalsīgi virzam. Jautājumu izskatīšana ir pabeigta un arī sēde ir pabeigta. Liels paldies deputātiem!